Sarunas Bērniņos. Tā ir Anna un Emīlija. un jūs klausāties Sarunas Bērniņos 5. sezonas 1. epizodi. Kā mēs jūtamies septembrī, kādas jūsu domas? Man personīgi gribas atpakaļ vasaru. Kāpēc vasara tik ātri beidzās? Ak, Dievs! Un, zini, kā runājot par vasaru, tagad ir nepatīkamāks laiks. Mums tikko septembra beigās bija turisma diena. Jā, Diena. 27. septembris. Un mēs gribējām varbūt nedaudz parunāt par interesantākiem ceļojumu stāstiem, gan mūsu, gan jūsu, un arī dažu skolotāju. Tātad, jā, turisms ir viena no tām lietām, kas, manuprāt, jauniešiem ir sāk palikt vien populārāks un populārāks. Kas ir, pieņemsim, skolās Erasmus programmas, ka tu spēj izceļot visu pasauli un iepazīt arī citus cilvēkus, kā arī kultūru. Tā kā, jā. Kur bija pēdējā vieta, kad tu ceļoji? Jo es zinu, ka diezgan bieži īstenībā ceļo. Jā, pēdējo reizi, tas bija pirms pāris nedēļām, braucu uz Krētu, uz Grieķiju. Tā ir, jā, sala Krētā. Karsti, tiešām karsti. Kā jau mēs smējāmies, mēs tur braucām nelielu meiteņu bariņš. Kā mēs smējāmies, jā, latviešiem ir tas raidījums Karsti Krēta. Bija karsti grādos, tā kā, jā. Mums ir arī viens no skolotājiem bijis Grieķijā, un šeit ir viens piedzīvojums. Grieķijā ir pārāk daudz kaķu, bet kaķi ir cool, tur ir viss. Gribu būt. Tur visi grib būt tavi draugi. Oh my god, jā. Ok, visi grib būt mani draugi. Piekrītu, kaķu ir tiešām daudz. Mazi, lieli, pūkaini. Visi, ko vien var iedomāties. Un jā, ļoti daudz atsaucīgu cilvēku. Ko esmu pamanījusi, braucot uz citām valstīm, ir tas, ka tev ir jārunā, vismaz jāzina kaut kādas frāzes, kas ir, nezinu, labrīt, labdien, paldies, un viņi uzreiz atplaukst un ir pilnīgi savādāki ar tevi. Bet tas ļoti arī no valsts, jo es biju Parīzē, un es biju ar māmu, un viņi kādreiz mācījās franču licejā, un viņi kaut cik māk to franču valodu. Un mums likās, tā kā, zin kā, tas mums atvieglos dzīvi, un mēs ejam uz kaut kādām kafejnīcām, uz kādiem veikaliem, un viņi tā kā saka franču valodā, ko viņai vajag, ko viņa grib, un viņai pat taisno atbild angliski. Zini kā, kad tu saproti, laikam, kad nebija. Zini kā, kaut kas pietrūka. Jā. Es biju Francijā. Esmu. Tas bija mans pirmais ceļojums. Tā kā braucot, lidojot ar lidmašīnu. Ar ģimeni bijām, jā, Parīzē. Bijām arī Disneylandā. Tiešām lielā sajūsmā. Katru maza bērnu sapnis. Smieklīgs atgadījums, kas notika Disneylandā. Parīzes Disneylandā ir 2 parki. Viens, kas ir, neatcerēšos, un otrs ir vairāk kā atrakcijas un tādas lietas. Otrajā dienā mēs esam tajā atrakciju parkā, un pašā priekšā ir milzīga ēka, daudzstāv ēka. Atverās vaļā, gribētu teikt, kaut kādu 11. stāva durvis, loks. Visi kliedz. Neviens neko nesaprot lejā. Visi vienkārši kliedz. Nē, nu labi. Tētis, vai es gribu redzēt, kas tur ir. Mēs ar mammu un brāli liekam lejā. Nē, mums ir labi, mēs te patās. Viņš aiziet, pēc 20 minūtēm atnāk atpakaļ. Čalis ir bāls. Nu tā kā vispār. Izrādās, ka tas bija brīvais kritiens. Tevi uzrauj augšā, vairāku stāvu augstumā. Atverās vaļā durvis, smuks skats un pēkšņs kritiens. Ak, Dievs. Tā kā, jā. Un mēs ar mammu, maza būdiņa, tāda pilnīgi necila būdiņa, ieejam iekšā un sāk iet tā pakāpeniski lejā uz pagrabu. Nē, nu labi, zini kā, noejam lejā, pastāvam rindā, skan fonā kaut kādas rokgrupas mūzika. Vairs neatceros, bet tur bija lodziņš, kurā bija parādījis rollercoasters. Un tur bija cilpa.
Un tāds, ok, labi, zin kā mazā būdiņā baigais rollercoasters būtu. Izrādās, ka tur iet dziļi pazemē tas viss. Un jā, un tās rock grupas dziesmai, tur vārdi ir up and down. So, mēs aizejam, es redzu, kad pārliek pāri galvai tos štruntus, tās drošības josas, tos kārtīgos. Un mēs saprotam, ka būs ar kājām gaisā. Ak, Dievs, kā mēs pārbijāmies, bet nē, nobraucām, viss bija baigi labi. Par amerikāņu kalniem es biju Somijā, man bija kādi gadi 10, mazs bērns, un man liekas, es būšu pārdroša, es iešu uz visiem. Mēs aizējām uz vieniem, nu viņi tā kā lielākie, trakākie, ar cilpām, ar kalniņiem. Zin kā labi, aiziet, kāpēc ne mēs tā esam, ja jau mēs tā esam. Un mēs braucam, un man visu ceļu ir acis ciet, un es reāli tur jau gandrīz raudu, un tā kā, nu, ir traki. Un mēs apstājamies, un man liekas, beidzot, es varu tikt prom no šeit. Es apstājuši acis, un mēs esam tā kā kalniņā augšā, un mēs tūlīt braucam lejā. Ak, Dievs, kā es pārbijos. Bet pēc tam tikko ārā, izkāpa ārā, kājas bija rodzīgas, soļi nebija droši, bet bija forši. Noteikti to darīt atkal. Jā, runājot par lielajiem atrakciju parkiem, ar dejošanu arī esam daudz ceļojuši, un viens no ceļojumiem bija uz Poliju. Un Polijā liels atrakciju parks. Mūs ielaiž iekšā tajā parkā, un mums pasaka, jums ir 3 stundas laika, ejiet uz visām atrakcijām, cik vien reizes gribat bez maksas, jo mums bija kaut kā tā grupas biļete. Bariņš izdomā uz to šupojošo laivu aiziet, ka šupojas vienu uz otru, bet tāda kārtīga liela. Nu kā, tikuši beidzot brīvībā bez vecākiem citā valstī, gribētu teikt, ka mums bija kādi 13, 14 gadi. Zaķīši visi mazie sakāp iekšā kuģī. 4 reizes pēc kārtas mēs tur nošaupojamies, noejam lejā un izrādās, ka tur blakus ir tā apgrieztā māja, kur visas mēbeles, visi piederumi ir pie griestiem. Pilnīgi visu otrādi. Dejošanas biedrs iekāp iekšā un saprot, nav labi. Viņam sāk slikti palikt. Čalis arī izlec ārā no mājas, turpat tās pie miskas izviemjās, un pēc tam gājām ēst gulašu, bet tas bija pēc tam baigi labi. Man reāli žēl, ka mums ir tikai audio, jo jāredz tās sejas, ko mēs taisam klausoties. Šo mēs vienu otrai stāstam pirmo reizi, citi varbūt klausoties atpazīst, neatpazīst, bet jā, funny šeit. Kur ir bijis tavs tālākais ceļojums? Tālākais ceļojums man bija pēc 9. klases, pēc izlaiduma, bija uz ASV. Šis ceļojums tapa ļoti ilgi, 10 gadus, 9, 10, jo, kad es mācījos 1. klasē, mana mamma ar tēti aizbrauca kopā ar krusmāti un viņas vīru, jo krusmāte ir stjorta. Un ak, Dievs, kā es pārdzīvoju, kad viņi mani atstāja vienu pašu mājās, labi, kā vienu pašu ar vecmāmu, bet es paliku viena pati. Un es netiku uz Ameriku, un jā, bet apsolīju to, ja nokārtošu 9. klases eksāmenus perfekti, es tikšu uz ASV. Šeit arī nonācu. Atzīšos, tā kā redzam filmās un seriālos, arī ir. Šī ir tā vieta, kas tiešām ir kā filmās un seriālos. Bijām oktobrī, nebija, protams, nenormāli karsts, bet bija arī silts. Palikām pie mums pazīstamiem radiniekiem. Un kas bija forši, kad tā kā mēs palikām pie vietējiem, kas ir Amerikas latvieši, var redzēt viņu dzīvi, kā viņi ikdienā dzīvo, jo, ja tu paliec viesnīcā, šitas tas, tur turisti ir visur apkārt. Jā, bet ar tiem vietējiem, kad par ko mēs iesmējām, izrādās, ka tā viena no tantēm, pie kuras mēs palikām, pirms 3 mēnešiem vispār negatavoja, neko pa kulināriju nezināja. Mēs tur ieejam viņas virtuvē tik skaisti, tur, kā jau visās filmās un seriālos, un viņai pie sienas ir ierāmēts avīžu izgriezums ar viņu, viņas virtuvē un pavārgrāmatu.
Un tur, protams, īsti mēs tur līdz galam neizlasījām, bet to, kad viņa ir kaut kāda vietējais celebrity virtuvē un kaut kas tam līdzīgs. Ok, mēs tā, baigi forši, tur ļoti garšīgi, protams, tanti gatavoja. Un smieklīgi bija tas, kad mēs dzīvojām ar mammu vienā centrāla parka galā, un pilnīgi pretējā pusē dzīvoja krustmāte pie mūsu otras tantes. Un mēs tur pārstaigājām viena pie otras, un aizejot pie krustmātes, mēs tur sakam, jā, tur pie tās pirmās tantes, tur baigi garšīgi, un viņai tur tā nopietni. Tā otra tante prasa, viņa vispār tā kā pirms pāris mēnešiem vispār nemācēja gatavot, bet jā, viņa tur kaut ko tagad tur sāk kaut ko šmorēt un tā. Mēs bijām tādā šokā. Un starp ASV un Latviju ir ļoti liela laika starpība. Jā. Braucām no Rīgas braucām uz Vāciju, un no Vācijas pārlidojām ar lielo lidmašīnu uz ASV. Un tās laiku starpības uz turieni baigi nejūtām. Mēs guļam, es pamostos par nakti, mamma ar telefonu rokās. Un kaut ko spēlē, Candy Crush, es nezinu. Un sarakstās ar krustmāti otrā parka galā. Man miegs nenāk. Jo tieši tad, kad mums bija nakts, Latvijā bija, plus mīnus pa dienu kaut kas. 1, 2. Un, sēd gultā, dar, ko grib, un pa nakti neguli. Klausies, sapņi var piepildīties arī pāris mēnešos, izklausās tikai jāapņemās to pavāžām. Ne tikai 10 gadu laikā, bet pāris mēnešu laikā. Ja gribās, visu var, jā. Kas tev varbūt ir tāds interesantākais ceļojums? Es personīgi daudz neceļoju, tāpēc šodien ļoti ir tāda epizoda uz tevi, es tev tikai jautājums jautāju. Bet kas tev ir palicis varbūt spilgtāk atmiņā, kaut kādas tādas trakākās, interesantākās vēl kādas lietas? Varbūt, es nezinu, mani vairs tā kā neaizrauj kaut kādi atrakciju parki, muzeji vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, es saku, forši ir apmeklēt, pieņemsim, kaut kādu nacionālo parku vai kaut ko tam līdzīgu, kas ir ļoti pazīstams, bet man patīk redzēt to dabas varenumu, ar ko atšķirās Latvija no ar kaut ko citu. Latvija ir plakana, ir koki, ir zaļš. Bet pieņemsim, aizbraucot uz to pašu Grieķiju, Ēģipti, Kanārijas salām, tur ir kaut kas cits. Jā, Grieķija, Ēģipte, kalni, smiltis, Turcijā arī kalni, par ko es biju pārsteigta, ka Turcijā un Grieķijā ļoti līdzīgi tie visi, kas apkārt izskatās. Kalni, smiltis, koki ļoti salīdzinoši maz, bet tie skati, kā var būt tik liels kalns? Jā, mūsu gaiziņš arī skatās baigi liels, bet tas pat nav salīdzināms. Runājot par kalniem, mums ir stāsts no vienas skolotājas. Es nolasīšu, labāk nevis pārstāstīšu. Man patīk, es runāju ar datori, tā kā tas būtu mūsu skatītājs. Neesmu liela pasaules apceļotāja, bet šur tur ir būts. Man tika piedzīvojumi, tāpēc ikreiz tveru notikumus, daudz nedomājot, metos tajos iekšā. Tātad, Kaukāza kalni, kalnu turisms 6 cilvēku grupā, 3 vīrieši un 3 sievietes. Katram pārgājienu dalībniekam visa dzīve mugurā. Sievietēm somas 25 kg, vīriešiem 35 kg. Tāds svars uz muguras ir traki. Pie rokas katram pa leduscirtniem. Uzkāpts pārējā un jākāp lejā, bet stāva un šaura taka. Pieturēties īsti nav kur. Stāvam dibenu un muguru ar somu atspieduši pret klinšu sienu. Kājas uz takas un skatāmies pa taku uz leju. Lejā jādodas neturoties. Izskatās neiespējami noturēties, redzam, kā ķeprojas arī grupas vadītājs. Paralīze. Un tad kāds no mums pamana pa gabalu rindā sēžam 6 liels puts un pasaka, re, uz mums gaida, un piebilst. Vai tāpēc man bija jāņem atvaļinājums, lai paliktu kalnos? Iedomājies, tu esi nekurienes vidū un uz tevi skatās maitulijas. Labs atvaļinājums. Izklausās tiešām interesanti. Bet arī tik interesanti, kā tā latviešu valodas skolotāja, tu nekad neiedomāsies, ka viņai ir šitādi stāsti, ka viņa ir kāpusi pa tādiem kalniem. Nē, kaut kas, kā, daudz ko mēs nezinām par skolotājiem. Protams.
bet kaut ko var nojaust, kad, zin kā, kad viens pret otru tu runā, var just, kad katram skolotājiem ir kaut kas viņu interesē, un var redzēt, kad ir arī, ka tas turisms, ekskursijas, pārgājieni ir tas, kas, skolotājs arī pievelk. Var arī just, tā kā ir cilvēki, kas grib iet pārgājienos, un tad ir skolotāji, kas tev grib vilkt uz muzejiem, un tur ir riktīgas atšķirības, Nē, bet tiešām ļoti, ļoti interesanti ir redzēt, kā dažādi cilvēki brauc ekskursijās, pārgājienos uz citām valstīm, ko viņi izvēlas. Ir cilvēki, kur izvēlas redzēt tipiskākos turismu apskates vietas, un ir tādi, kuri brauc pilnīgi nekurienē, dzīvo teltīs, kāpj kalnos, un, Ir arī, zin kā, cilvēki, kas visu sastāda, tā kā solīts pa solītīm, Pa tad tur punktam. tad tikos. Un ir cilvēki, kas kāp lidojumos, kad tu pat nezini, kāda ir tavs lidojums. Jā, šādi es aizbraucu pagājušajā gadu uz Ēģipti. Tas bija augusta beigas. Augusta beigās mums tur atkal tas pats bariņš, kas mēs aizbraucām uz Krētu šogad. Pagājušajā gadā braucām uz Ēģipti. Bet kā mēs nopirkām tās Ēģiptes biļetes? Tas bija pēdējā brīdī atkal. Man pirms tam bija pasākums, un es atbraucu uz mājām, kur mums atkal mūsu bariņš bija savācies, tur māmas tur kaut ko pļāpāja, tā. Es neesmu spērusi dažus soļus pāri slieksnim, un man saka, jā, mēs septembra sākumā brauksim uz Ēģipti. Ok, labi, kā ar mācībām? Mācības īsti nebūs sākušās, tur būs tikai ievadi un tā. Nē, nu labi. Pēdējā brīdī nopērkam biļetes. Pienāk tas septembris, kad mums ir jābrauc. Mēs ar māmu, protams, uztaisam nādziņus tur pie kosmetologiem. Kolonā satiekam savus draudzenes. Jā, tiekamies vakarā. Labi, tiekamies vakarā. Mums tā, nē, nu labi, aizbraucam mājās. Pa televizoru iet Šreks. Ak, Dievs, man vairs nepatīk Šreka pirmā sērija, jo man viņa uzdzen tādu stresu. Mēs sēžam, skatāmies savu filmu. Mums raksta, nu mēs izbraucām ārā, mums taksis atbrauc ātrāk, mēs būsim bišķi ātrāk lidostā. Ok, labi, kāpēc, uz kurieni jūs braucat? Nu kā, mēs braucam uz lidostu, lai lidotu, bet vai tur nav rītā? Nē, šovakar. Mums vienīgais, kas ir salikts, bija dokumenti. Koferi. Mums bija 3 lielie koferi. Vispār nav sakārtot. Dievs. Man liekas, ka mums ir jāapbalvo ar pasaules rekordu koferu krāmēšanā. Mēs 3 lielos koferus sakrāmējām 10-15 minūšu laikā. Aizbraucam uz mūsu kurortu Ēģiptē. Atveram vaļā koferus, jo mums vairs nav ne mazākās nojausmas, ko mēs tur katrs esam iemetuši iekšā. Izrādās, ka mums ir tvaika glūdeklis pilns ar ūdeni. Mums ir nenormāli daudz apaupāri. Ir tāda sajūta, ka mēs bijām ielikušas iekšā skapī un tā nošķūrējušas visu iekšā koferi. Viss mums bija līdzi. Bet kā nekā izbaudījām atkal karsti, silti. Jūra, ak, Dievs, jūra bija ļoti skaisti. Un, jā, bijām arī daudzās ekskursijās, un viena no tām bija arī braukt ar kuģīti un uz snorkulēšanu. Bija tā, kad mēs iekāpjam iekšā, un doma bija tāda aizbraukt nedaudz tālāk un paskatīties korāļus un tādas lietas. Protams, mēs paskatāmies no kuģīša uz sāniem un baigi dziļi, it kā neko neredz, ūdens ir tumšs, bet tad, kad tu iekāp ūdenī un ar savām brillītēm paskaties
zem ūdens, tu esi nenormāli augstu. Tādā ziņā, ka ūdens uz leju iet 10 metru, un tu redzi leju, tu redzi baltas smiltis. Un to, cik krāsaini ir korāļi. Korāļi ir tikpat krāsaini kā zivis tur, un ūdens ir tik nenormāli silts un dzidrs, ka tiešām tev viņš nav pat ar krāsu. Jā. Ka tu redzi nenormāli dziļi ūdenī. Es ļoti gribētu pamēģināt snorkelēt, tas izklausās tik forši arī daivot. Mums ir vēl viens stāsts no skolotājas. Sarkanā jūra, liela viļņa, kā jau tu pieminēji. Nu jau iegūtas nelielas daivošanas prasmes, bet nav iekāriena. Nolemju, ka pasnorkelēšu, kamēr citi daivo. Viļņa lieli un brīdī, kad peldu atpakaļ skuģīti pie rīfa, pietuvotais blakus kuģīts atraisās no rīfa. Tiek pamests uz priekšu un vēl man pāri aizmugurē piesieto zodieku. Arī es pieņemu, ka kāds kuģīts. Jā. Visi tajā brīdī apstājas. Viss notika palielināt vairākus metrus zem manis cilvēki mierīgi daivo, un es cenšos saglabāt mieru un izpeldēt. Vai Dievs, ka pietrūks elpas. Jā, paldies Dievam, mums bija mūsu gids ar lielo riņķi, pie kura mēs pieķērāmies, jo, jā, tad, kad tu esi tur vienkārši nekurienes vidū, tur neredzi nekur apkārt, ne saliņu, neko, ir baisi, jā. Ar ūdeni ir jābūt ļoti tā kā uzmanīgam, jo to nekad nevar prognozēt, kā būs, kā iznāks. Tu pieminēji Ēģipti, mums arī viens tāds izstāstīns no kādu no mūsu skolēniem. Mēs storijā bijām ielikuši, jums palūdzām. Liels paldies par atsaucību. Manu draudzene mēģināja Ēģiptē pārdot par pusi no kamieļa. Es Ēģiptē neesmu bijusi, bet man liekas, šis ir tik tā kā ikoniska lieta, ko esmu daudzreiz dzirdējusi, bet tā kā vai tā tiešām ir? Tas nav mīts. Tas tiešām nav mīts. Ieejam iekšā, kas bija ļoti pārsteidzoši, ar ko asociējas Ēģipte tev? Piramīdām. Tas ir tik stereotipiski. Piramīdas, kamieļi, ka tevi pārdod par kamieļiem kādi tirdziņi, kaut kas tāds, un loģiski, ka karsts riktīgi. Jā, tātad karstums un kamieļi un viss pārējais. Bet vai tev kādreiz būtu iedomājusies to, ka Ēģipte varētu būt ar kažokādu? Ko? Jā, Ēģiptē ir ļoti daudz un populāri kažokādu veikali. Un vienā no tādiem mēs arī ieklīdām. Kaut kas, un mēs esam gatavi nopirkt kaut kādu somiņu. Un es tur, protams, eju, gribu pa visu varu to savu somiņu dabūt. Es eju maksāt, un pārdevējs man prasa, who's that girl next to you? Tad pārtulkoja, kas ir tā meitene tev blakus? Rādu uz manu māmu. Es saku, mana māma nevar būt, man liekas, ka māsa. Šis ir tas kā visur, kur tu kaut ko tādu teiksi, tādās valstīs tev arī teiks, nē, tā jau tava māsa. Čalis bija gatavs pirkt manu māmu pa 5 kamieļiem. Tā kā, un, protams, mums pavilkās haha, jā, mēs kamieļus vedīsim lidmašīnā, koferītī. Tā kā, jā, tas tiešām nav pārspīlēti. Viens ir tas, ka varbūt tā ir viņu mentalitāte, bet viņi ir uzbāzīgi. Kad, pieņemsim, ja tu ieietu Latvijas suvenīru veikaliņā, tev nebūs tās, jā, ņem, tev viņu vajag, tev piestāv. Un tā, bet visur citur, nu labi, ne visur, bet citās vietās ir tā, ka tev viņi vāž rokās. Jā. Un viņi spēj tevi tik labi pārliecināt, ka tu izej ārā no tā veikala, un tev ir tāds sajūta, bet man vajadzēja. Kaut vai tev to nekad mūžā nav dabūjis. Viņiem arī kaulēšanās kultūra nav baigi izplatīta. Jā, par kaulēšanos ir interesanti, jo parasti, ko mēs novērojām, ir tas, ka veiklos viņi naudu, to maksu par to lietu uzceļ lielāku, un pirmā cena, ko viņi tev ņems un kaulēs nost, ir tā oriģinālā. Nu jā, viņi speciāli, lai viņiem būtu arī tā kaulēšanās. Tas ir tas. Un
interesanti ir tas, ka kaut vai dažādas vietas atšķirās ar daudz ko, daudz, kur arī suvenīri ir ļoti līdzīgi. Kā nezinu, Kanārijas salās vienmēr tev būs kaut kādi vēdeklīši un visi tādi. Siltāk, kur nezinu, Ēģiptē, pat arī Krētā bija tās acis, kas ir tā kā aizsardzības. Jā. Kad it kā divas dažādas vietas, bet tomēr kultūra un kaut kas ir līdzīgs. Ko tu parasti pēc kā suvenīru padodas mājām, vai ja kāds cits brauc, ko tu parasti paprasi? Kādreiz bija tā, ka es nezinu, kāpēc, bet tad, kad mana oma katru gadu arī ar savām draudzenēm, klases biedrinēm brauc ceļojumos, viņa kādreiz veda porcelāna krūzītes, kafijas krūzītes. Pēc 5. kafijas krūzītes mēs sapratām, ka mums nav kur viņas likt, un tad mēs arī beidzām šos suvenīrus vest, bet man liekas, vienmēr populāri ir magnētiņi. Jā. Magnētiņi vai arī mazas polaroīda kartiņas, kas ir ar kaut ko, pazīstamas. Patiesi esmu vedusi arī auduma maisiņus, bet atkal tieši tāpat tās stāsts kā ar krūzītēm, ka tev jau 10. auduma maisiņš tur stāv, ka tev jau sāk vietas pietrūkt. Bet man liekas, labākais suvenīrs, ko kādam aizvest, kas nav bijis, pieņemsim, tur, ir kaut kas tradicionāls no viņiem. Kā pieņemsim kāds saldums, alkohols vai kaut kas tam līdzīgs, atšķirībā pēc vecuma. Bet, jā, tas ir ļoti īpatnēji atšķirībā no tā, ko piedāvā pati valsts. Jā, man liekas, katrs otrais latvietis zinās to leduskapi, kas ir noklāts ar pilns ar magnētiņiem. Jā, un tad... Kad atbrauc kādi draugi un rādi, un tad tev atver savu leduskapi vaļā, un tad tu redzi, kur esmu bijis. Tur esi bijis. Es personīgi man ļoti patīk paskartas. Man liekas, tā ir tik forša lietiņa, jo tā kā to tu vari jebkurā somā iebāzt, vai tev ir milzīgs čemodāns, vai tev ir mugursom, viņi vispār vietu neaizņem, un tad tev ir tāds maziņš mākslas darbiņš no tās attiecīgās vietas. Vai tu varbūt ir kādi negatīvāki piedzīvojumi, kāda varbūt tavuprāt ir plus mīnus ceļošanai, jo es, piemēram, kad biju tajā pašā Parīzē, mēs mēģinājām ar mammu pārvietoties ar vilcienu, un mēs aizbraucām uz lielo vilcienu staciju Parīzē, un tur visi franciski, un mēs neko nesapratām. Mums sākumā jau trolēbuši uz turieni nokavējuši, un mums bija jābrauc ar citu transportu, mēs jau skrējām uz metro. Un mēs beigās, neatradām vilcienu, mēs nokavējām vilcienu, mums bija jāatboņ jaunas biļetes. Un mēs reāli skrējām, un es jau lēnām krītu panikā, jo mamma ir ļoti tāda go with the flow. Viņa tā kā īsti neko neizplāno, un man tā kā vajag zināt, kur es būšu nākamās 2 stundas, ja es nezinu to vietu. Un es tur reāli jau krītu panikā, un mamma iet pie kaut kādiem random francūžiem un prasa kaut ko, un viņi nesaprot, ko mēs no viņiem gribam, bet mēs beigās nonācām vilcienā. Un beigās tā vieta mēs braucām uz Versaļas pili, un viņa beigās bija aizslēgta. So mēs izgājām tam visam stresam cauri, mēs beigās mums neko netikām. Vienkārši pastaigājām. Runājot ar braucieniem ar mammu, abas bijām Itālijā, braucām uz Venēciju. Pirmais mūsu brauciens divatā. Ļoti dīvaini sanāca tas, ka mēs ielidojām ļoti vēlu. Jā. Un kamēr mēs no lidostas aizbraucām uz viesnīcu, bija jau kaut kādi 10, 11. Protams, kamēr mēs atrodam, divatā stāvam lejā pie durvīm, durvis slēgtas. Bet tā viesnīca bija vairāk kā apartamenti, kad tu esi tur vairāk plus mīnus viens pats. Saprotam, ka netiekam iekšā. Labi, mēs bookingā ņemam, zvanam mūsu tam vīrietim, kurš mūs tur it kā sagaidītu, kam pieder tā vieta. Viņš paceļ. Protams, es ar labāku angļu valodu runāju ar viņu. Kaut ko. Es viņam saku, ka mēs esam šeit, bet durvis ir slēgtas. Viņš saka, jā, labi, es jūs ielaidīšu iekšā, kādu istabiņu jūs gribat.
nu, tā kā divguļamo, kur ir viena liela gulta vai divas mazas. Es saku, jā, būs labi, jebkuru, kuru jūs mums varat piedāvāt. Labi, viņš tā kā piereģistrē mūs, un viņš kaut ko nomurmina. Un es nesaprotu, ko viņš nomurmina, bet tas izklausījās svarīgi. Es viņam pārprasu vēlreiz un atkal, jo viņam bija nenormāls spēcīgs akcents. Nu, jā. Un es sāku krist panikā, es nesaprotu, ko viņš no manis prasa, ir pilnīgi piķi melna tumsa, aiz stūra kaut kas sāk grabēt, mamma uz mani skatās, un pēkšņi viņa atbild viņam. Jā, reku mūsu dokumentu bildes es jūs nosūtīju. Ko viņa saprata? Ko viņš no manis prasa? Un es nesapratu. Jā, tā mēs arī tikām savā istabiņā. Viss kārtībā. Pa nakti guļam. Pamostos. Kaut kas man blakus, kaut kas dūn, kaut kas rēc vai kaut kas tam līdzīgs. Izrādās, man mamma sanarvuzējusies par to, ka pirmo reizi mēs braucam divatā murgo. Un viņa tur kaut ko tur runā tai miegā, un es pusaizmigusi nesaprotu, un tad es blakus. Guli, viss būs kārtībā. No rīta pamostamies, es viņai prasu, kas notika. Viņa man stāsta, ka viņai esot sapnis bijis, kad mūsu tajā istabiņā, kurā mēs gulējām, ir ielauzies kāds. Bet smieklīgākais ir tas, kad es gulēju pie durvīm. Viņa gulēja tālāk no viņam. Un viņa stāsta, jā, kad ir ielauzies iekšā cilvēks un centies kaut ko izdarīt. Un man tāds, kaut kas ir noticis? Nē, viss kārtībā. Mums jau šī tikai viena nakts. Un tā mēs arī sakravājām koferis un braucām uz Venēciju. Par Airbnb-iem un bookingiem mēs arī mēģinājām atrast savu dzīvoklīti. Un es tā kā lieku Google mapā, jo nav bijis likās savā katradīšu. Un mūsu tajā tā kā pilsētā ir 3 tādas ielas ar tādu pašu adresi. Mēs, protams, sākumā aizbraucām uz nepareizo vietu. Viņi izties ļoti jauki, tur bija zila vārtiņa, ļoti forši, bet tā nebija tā. Tāpēc mēs vienkārši aizgājām paēst un braucām vēlāk uz, paldies Dievam, uz Īsto. Nebija uz vēl 3. jābrauc, bet tas ir traki, ka ir tā kā reāli vienādas adreses. Man liekas, mums Rīgā nav tik ļoti, ir pa Latviju vienāda, Rīgā tik ļoti nav. Tu pieminēji Google Maps. Tas, manuprāt, ir turistu glābējs. Jā, ļoti. Viens ir tas, kad tu atrodi specifisku lokāciju un viņš parāda, kā tev nokļūt arī ar visiem transportiem, bet Venēcija. Venēcija maza šauras ieliņas, tā, ka tu pat ar pleciem taisni nevari iziet, tev galopā ir jālec cauri viņam. Un tu esi apmaldījies, tu neko nesaproti, un tev ir jāatrod kaut kas. Un tad ir tā, kad tu ieliec Google Maps, un tev viņš aizved par mazām šaurām ieliņām, kur tā un ne mazākās nojausmas nebija, ka tu tur var iziet. Un tu esi nonācis. Bet tas arī ir baigi interesanti, jo tu dabūni redzēt tādas vietas, kur, ja tu vienkārši paprasītu kādam, viņi tev parādītu pusi, un tu vienkārši aiziet pa tādām lielākām, zinākām vietām. Bet maps ir tas, ka viņš iedod tev to mazāko celiņu, un tā tu reāli iepazīsti, kā tur tiešām izskatās. Jā, jo viens ir tas, pa kādu ceļu tev gids ved, kas ir tā kā, teiksim tā, lielceļš, un visi par viņu iet. Jā. Un tad ir Google Maps, kurš tev aizvedīs, kur tev pat 4 būs jālien. Tā ir, jā. Tas ir, paldies Dievam, kaut kas tāds tik izgudros. Aizvien nezinu, kā tas strādā, bet man prieks, ka tā bija. Kas ir tādi, ko mēs varētu paņemt no šīs epizodes? Tātad ieteikumi. Atcerēties savus lidojumus, kad tu brauc prom. Sāksim ar to. Jā, pārbaudam dokumentus. Pārbaudām visus iespējamos dokumentus un izlidošanas kartes, lai būtu pārliecināti, ka jūs izlidojat tajā datumā un tajā laikā. Suvenīrus vedam tādus, kas neaizņem ļoti daudz vietas un tiešām asociējas ar to vietu un vienkārši izbaudam. Ceļojam, kamēr mēs vēl varam. Tieši tā, ja tu tiec, tad tu brauc un
zin kā, nav, man liekas, tik ļoti jābaidās, iespējams, ir bailīgi, ka tu brauc uz citu vietu, bet tā ir tā burvība, tu ej eksplorot, tu ej izzināt to vietu. Tāpēc paņem dokumentus, atrod, kur tev jābrauc un mauc. Galvenais ir laba kompānija. Tieši tā, paldies, ka tu klausies mūsu pirmo šī gada epizodi. Piesakā mums arī sociālajos tīklos. R45VSK apakšīta SP Instagramā un TikTokā un Facebookā Rīgas 45. vidusskolas skolēnu pašpārvalde. Tad tiekamies nākamajās epizodēs. Tā! Sarunas Bēniņos!